un Bostons. Bostons ir mazā piņķerīša dēliņš, kurš grib opiņām. Viņš jau kā vīrietis tās zolīdāk un spēcīgāk, bet nu sievietes vienmēr grib kaut ko mīļumiņu. Tā, un tagad tādu mazu zīmējumu šeit mēģinās parādīt aplīšos. Mazliet sajaucās kas. Mazliet sajaucās. Izveidojot mazas aplīšas. Diemžēl mums ir pamaz, un tāpēc nevaram šo zīmējumu tik labi izveidot. Varbūt, ja mūsu pulks palielināsies, tad mēs varēsim tos rakstus veidot labāk. Tagad mazā šāņa, kurš klepisunis parādīs, ko rosti individuāli. Ja jau gribam, mēs izprotam, lekt pār kājām. Arī tā mēs varam. Iesprūst. Bet interesi ir, viņai gribas būt draiskoties, bet ļoti nepatīk tās perfekti iet, gulēt. Nu, tas ir galīgi neinteresanti. Sunim patīk viss dzīvīgi, lai tas ir jautri, arī padejot. Tas ir jautri un patīkam arī pasēdēt pakaļkājās. Un galā. Paldies! Tagad Kerija ar savu saimnieku. Kerija meklē bērnus. Kerija meklē, kur mans bars, kur pazudis bars. Kerija viens ar kājām, bet visu laiku patur prātā, kur bērni. Paldies Kerijai un Zinkaram. Šeit mēs parādīs saimnieks Igors ar Loru parādīs vietā, suns tiek noguldīts, parādīs, ka tai vietiņā jāpaliek un saimnieks pats iet prom. Saimnieks aiziet, izdara visas vajadzīgās darīšanas, kas vajag ieiet veikalā, iepērkās, sunīts guļ un tad saimnieks piesauc. Man kādreiz senos laikos bija tāds moments, kad es noliku tā suni pie veikalu, man atnāca satika veikalā draugs un es aizmirsu, ka man suns pārgāja mājās, atcerējos atšaut, es noliku suni pie veikalu, pēc tam ar kaunu skrēju skatīties. Suns mierīgi gaida izmisis, kāpēc viņš tur atstāts. Un tagad aizsūs vietā. Pulu vietā! Jā.
Arī šeit arī noteikti ir vēl ģimenes locekļi un suns vēl pārbauda vismaz ar smāržu, lai labāk saprotu, kur ir tie pārējie. Jā, paldies Lorai un Igoram. Un Bostons ar savu saimnieku. Paskatīsimies, ko Natālija parādīs ar Bostonu. Bostons arī ļoti ieinteresēts. Trāpo. Veļās. Beigts. Apvēlās. Beigts. Skrien apkārt. Kūleni izmet. Malacis Bostons. Caur kāju. Nu, ļoti veikls džentelmenis. Var redzēt, mīlu saimnieci, skatās acīs, ķepiņu pacel, apsēdās, dejo, sadejo ar saimnieci. Skaistas dejas. Vēl tik saimniecei jāpiestrādā pie skaistām dejām, zēns jau dejo ļoti jauki. Nākošreiz varbūt mēs te varēsim īstu valstu redzēt, kā saimniece ar sunu dejo. Piedeva. Malacis, paldies. Tā, vēl mums kaut ko parādīs. Tagad vēl mūsu seniors Nāra ar Sergeju parādīs, kā mēs sargājam naudiņu. Saimnieks noliks naudiņu, suns sargās bankomā. Šoreiz naudu, nē. Noliek mobīlo telefonu un tagad suns sargās. Mēs katram gadījumam viņu piesprādzēsim, lai ķerot pieķeri. Un tagad ir vajadzīgs provokātors, kurš grib nozagt mobīlo telefonu. Vienkārši cilvēks staigā garām, mēs pastīsimies, kā suns, neko mierīgi, ja cilvēks nav bīstams. Ja cilvēkā nav iekšā vēlmes būt kaut kam tādam, bet tādam, tad arī suns ir mierīgs. Bet tiklīdz saimnieks izrādīs domu, ka es gribu paņemt, viņam pietiek pagaidām viņa brīdina. Ej nost. Un ja neklausīs, tad es tevi brīdinu. Es negribu kost, bet ja tu vēl to nedarīsi, tad man nāksies tev kost. Paldies!